Pēkšņi sajūtos kā skolotājs klases priekšā, ienākot pēc zvana. Bērni rūpīgi apsēžās, skatās, vēro, ar zinātkārām acīm, ar mīlestības pilnām sajūtām. Labdien! Man patiesi prieks jūs sveikt šajā brīnišķīgajā dienā, iespējams pēdējā siltajā dienā šajā gadā. Man patiesi prieks, ka jūs esat veltījuši laiku, lai pilnveidotos, lai turpinātu savu izcilības ceļu, lai būtu arī manā stāstā. Sakiet, lūdzu, ar kādām ilgām un gaidām jūs gaidāt to brīdi, kurš būs pēc 2 nedēļām, kad smaržos asteres un gladiolas, un viņi nāks pretī un smaidot teiks: labdien, skolotāji! Prieks tevi redzēt, paldies vēl! Beidzot skola! Atkal skola! Tas jau nebija vairs optimistiski. Vēl laimīgi? Laimīgu jauno gadu. Jā, mans vārds ir Uģis, un es rūpēšos, lai šī diena noritētu tā kā plānots, lai jūs tiešām šodien, piekdienas vakarā, dotos pie sevis, pie saviem kolēģiem, vēl vasarā un, protams, pie saviem jaunajiem, skaistajiem, gudrajiem, jaunajiem, talantīgajiem bērniem. Man šī vasara bija trauksmaina, es atzīšos, ja drīkst personīgi. Mana Stela Madara, mana meita mācās 9. klasē un... Nē? Jā, es uz jums skatos, jā, un ceru. Mums bija vasarā, bija trauksme par to. Man meita prasa, ko man darīt pēc 9. Tas tuvojās mirklis. Saka, meita, vēl 1. septembris nav bijis. 9. tu absolvējis pavasarī. Un tad mēs sapratām 3 lietas. Mēs sapratām, ka mēs varam paļauties paši uz sevi, mēs varam paļauties uz ģimenes locekļiem, un mēs varam paļauties uz skolu, kas ļoti ticam iedos to labo sajūtu, to foršo ceļu virzienu un beigās to dzīves mīlestību. Paldies jums par to! Paldies arī teikšu Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes starpnozaru izglītības inovācijas centram par padarīto darbu. Tieši tāpēc iespējams mēs esam šeit un meklēsim uz mūžīgo jautājumu atbildes izaicinājumu izglītībā, kur esam un uz kurieni ejam. Es domāju, ka daudz jūs noteikti aizdomājaties par to katru dienu. Bet šodien 3 vaļi, un mēs sāksim ar to vienu lielo, proti, kurš daudziem jau ir pārvērties par bubuli, par digitālo transformāciju. Bet, diemžēl, vai par prieku mēs no tās nekur prom netiksim. Kā mēs to varam izmantot, lai mums būtu darbs patīkamāks, produktīvāks, inovatīvāks, iespējams ar mīlestību piepildīts un nestu labākus augļus. Protams, mēs domāsim arī par savu pilnveidi, mērķtiecīgu pilnveidi, kā mēs, kā skolotājs, kā pedagogs, kā skolas vadītājs varam pilnveidoties, lai arī tā dzīve mums kļūtu skaistāka un visbeidzot arī metiet man ar akmeni, bet es uzdrīkstēšos teikt, ka lielā mērā skolas panākumi ir atkarīgi no skolas direktora un skolas vadība. Par to arī pēdējā daļā. Esat gatavi? Kā jūs jūtaties labi? Kolosāli. Uzreiz teikšu, ka noteikti daudz kolēģi jūs apskauž, ka jūs esat šeit. Un tad, kad jūs dosieties mājās un viņi prasīs, kā jums gāja, jūs sakat, zini, izstāstīt ir viens, bet redzēt ir pavisam kaut kas cits. Šī zāle un arī visas meistarklases tiks ierakstītas audio un video formātā, ko varēs arī vēlāk noskatīties jūsu kolēģi, lai viņi būtu tikpat forši kā jūs. Paldies, dāmas un kungi! Izglītības ministrijas valsts sekretārs Jānis Paiders. Ar aplausiem! Labrīt visiem! Godāmie kolēģi, skolotāji, godātie konferences dalībnieki. No savas puses saku lielu paldies par iespēju būt šeit, lai kopīgi runātu par vienu no svarīgākajiem, un es pat teiktu pašu svarīgāko jautājumu mūsu valsts nākotnē - izglītību. Un šī konference, protams, ir zīmīga ar to, ka tā pulcē dažādus jomu profesionāļus, skolotājus, skolu vadītājus, augstskolu pārstāvis, uzņēmējus, pētniekus, politikas veidotājus, Saeimas deputātus. Un mums visiem ir vienots mērķis veidot tādu izglītības sistēmu, kas ir kvalitatīva, ilgspējīga un gatava nākotnes izaicinājumiem. Un šī nākotnes izaicinājuma nav nekas abstrakts, bet kaut kas tāds, kas ir jau nereti, pat bieži nemanāmi iegājis visos dzīves, sabiedrības
tautsaimniecības un citos līmeņos, un tajā skaitā, protams, arī izglītībā. Digitālās transformācijas temps un mākslīgā intelekta jomas ienākšana īpaši ir arī pilnībā daudzkārt izmainījusi izglītības procesu, un pat veidojās savā veidā tāda savstarpēji tāda dualitāte, kurā no vienas puses tas ir veids, kas jau tiek izmantots izglītības produktivitātes uzlabošanai, dažādu procesu pilnveidei, tam, kā mēs spējam no izglītības iegūt vairāk. No otras puses, tas arī ļauj, ja to izmanto nepareizi, apiet, izlaist vai citādi tik garām līdzinējiem veidiem, kādā tiek nodotas zināšanas un prasmes. Visbeidzot, mums arī jāsaprot, ka mēs esam arī attiecīgi neatrauti no citiem makro līmeņa izaicinājumiem, kur arī tādas tendences, kas šobrīd notiek Latvijā attiecībā ar demogrāfijas kritumu, tieši ietekmē arī izglītību. Valstiskā mērogā, protams, ir plāns, kā strādāt pie tā, lai demogrāfija uzlabotos nākotnē, bet izglītība ir sektors, kurā mēs jau zinām, kas notiks tuvākajos gados, gadu desmitos ar diezgan būtiskām izmaiņām, kas arī mainīs to, kāda izskatās mūsu sistēma struktūrālajā līmenī. Skolēnu skaita samazināšanās, arī pedagoģu sastāvu novecošanās un arī izglītības kvalitātes atšķirības reģionālā griezumā ir būtiski jautājumi, kurus nevar ignorēt. Un šeit būs nepieciešama no mums visiem drosmīga un izlēmīga rīcība, lai nodrošinātu pieejamu kvalitatīvu izglītību ikvienam bērnam neatkarīgi no dzīves vietas. Runāt par izglītības kvalitāti, mēs arī raugāmies bieži vien uz eksāmena rezultātiem, kas ir, protams, svarīgi un tie kalpo kā objektīvs iegūto zināšanu novērtējums. Bet mēs visi saprotam to, ka tie atspoguļo tikai daļu no tās patiesās kvalitātes un pievienotās vērtības, ko sniedz izglītība. Jo mēs vēlamies, lai izglītība spēja attīstīt kritisko domāšanu, radošumu, sadarbības prasmes un arī spēju mācīties un interesi mācīties visu mūžu garumā. Un līdz ar to mēs arī uz kvalitāti raugāmies un aicinām visus raudzīties plašāk, arī pēc tā, cik gatavi ir mūsu bērnu un jaunieši reālajā dzīvē, cik viņi ir motivēti un spējīgi pielāgoties pārmaiņām. Pie pedagoģa profesionālās pilnveides. Šeit es gribu uzsvērt to, ka skolotājs ir izglītības sistēmas centrā, kā viens no elementiem centrālajiem, bez motivēta, novērtēta un atbalstīta pedagoga, mēs nevaram runāt par kvalitatīvu izglītību. Un tas nozīmē gan iespējas regulāri mācīties un pilnveidoties, gan arī tādu darba vidi, kurā skolotājs jūtās droši, cienīts un dzirdēts. Un, protams, arī mēs nevaram iztikt bez pētniecības, inovācijām un sadarbības. Mums jāveido arvien ciešāki, stiprāki tilti starp skolām, augstskolām, uzņēmējdarbību un pētniecību, lai mācību saturu ciešāk sasaistītu ar reālām dzīves vajadzībām, skaidru, bieži vien pat tādu izaicinājumu risināšanu, kuriem nav konkrētas atbildes risināšanu. Un es ticu, ka šodienas konferences un tās ietvaros notiekošās diskusijas palīdzēs mums spērt vēl vienu soli pretī izglītības sistēmai, tādai, ar kuru mēs varam lepoties, un mums patiesībā ir arī daudz, kas ar ko lepoties jau šobrīd. Tādai sistēmai, kur ir vērsta uz skolotāju attīstību, atbalstu un sabiedrības vajadzībām atbalstošām zināšanām. Paldies! Paldies, Pēterkungs! Paldies! Latvijas Universitātes zinātņu prorektors Guntars Kidenbergs. Kidenbergkungs, prieks jūs redzēt, satikt ar aplausiem. Turpināsim iesākto ceļu. Labrīt, politikas veidotāji, izglītības procesu organizētāji, pētnieki un it īpaši mīļie, skaistie, jaukie skolotāji. Laipni lūgt Latvijas Universitātē pētnieciski lielākajā un aktīvākajā universitātē Latvijā. Vispusēji skatoties uz konferences nosaukumu, es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka tas var mums likt saraut pieri, jo par izaicinājumiem izglītībā mums patīk runāt daudz, bieži vien arī daudz sūdzēties un bieži vien arī pie tā līmeņa palikt, nedomājot par risinājumiem vai lietām, ko darīt. Bet šeit, un it īpaši šodien, ir citādi. Universitātes rektors profesors Gunārs Bērziņš ir labi formulējis, kas universitātēm būtu jādara, ka viņām būtu jāspēj skaidrot un risināt sarežģītus uzdevumus. Un izglītība un šie izaicinājumi ir sarežģīti. Latvijas Universitāte ir lielākā pedagoģu sagatavotāja,
turklāt piedaloties te visām nozarēm, kas mums universitātē pārstāvētas, visām universitātes fakultātēm. Starp citu, šonedēļ ir izsludināta pieteikšanās pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs, ko organizējam kopā ar Izglītības zinātnes ministriju un citiem partneriem, un es aicinu izmantot iespēju līdz 12. oktobrim pieteikt savas izcilnieces un izcilniekus un izcilās komandas kādai no 13 kategorijām. Tāpat Latvijas universitāte ir plaši iesaistīta dažādu priekšmetu metodisko materiālu sagatavošanā. Mūsu zinātnieki aktīvi pēta ar izglītību saistītas lietas no daudzveidīgiem skatu punktiem, dažādiem jautājumiem, ko valsts sekretāra kungs jau veiksmīgi iezīmēja to plašo loku. Bet pats svarīgākais, kas ir šajā sarežģīto procesu darbā jādara, ir jāspēj sadarboties ar tiem, kas ir ikdienā ar šīm lietām saistīti. Ar visiem jums, tāpēc milzīgs paldies par jūsu interesi un klātbūtni šeit, un cerams arī vēlāk digitālā formā, jo tikai tas mums ļaus pārnest to pētījumu rezultātus uz priekšu. Kā varat redzēt pēc logotipiem, konferences pamats ir 2 pētniecības projektu rezultāti. Un tie ir formulēti ieteikumos, kas ir īpaši mērķēti politikas veidotājiem. Tas ir mēģinājums, kas universitātēm ļoti un pētniekiem patīk veicināt datos balstītus lēmumus. Un aicinu tos izmantot un izdiskutēt šodien. Veids, kā mēs sistēmiski redzam iespēju šos te izaicinājumus risināt, ir tieši šāds, caur datos balstītu pētniecību, lēmumiem un soļiem uz priekšu. Un skaidrs, ka svarīgi, ka tas nav tikai teorētisks skatījums. Un te jāsaka paldies inovatīvās pieredzes skolu tīklam, kas ir bijis svarīgs šo pētījumu rezultātu testēšanā un rezultātu un ieteikumu formulēšanā. Un liels paldies šai konferences norisē, jāsaka arī Valsts izglītības attīstības aģentūrai, un pats lielākais paldies no manas puses ir Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes starp nozaru izglītības inovāciju centra komandai, kas ir bijis tas motors šiem pētījumiem un arī spējas jūs visus šeit pulcināt. Tā kā vēlreiz jums visiem par klātbūtni, lai mums bagātinoša diena. Paldies, prorektor kungs. Paldies. Mēs turpināsim. Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņš-Tūre. Ar aplausiem. Paldies. Labdien, konferences dalībnieki, organizētāji un kolēģi. Nereti tiekoties ar skolu vadības komandām, viens no jautājumiem, kurš agri vai vēlu sarunā izlec, ir, kad šitas ārprāts, neskaidrība, izaicinājumi beigsies. Un atbildes ir vairākas, un viena no tām, ja mēs neko nemainām, tad nekas nemainās. Un esmu pārliecināta, ka mēs Latvijas izglītības sistēmu vēlamies labāku un izcilāku. Otra atbildi pie manis atnāca vakar, klausoties interviju ar Juru Rubenu, un viņš teica, ka vairākus gadsimtus pirms mūsu ēras cilvēki ir uzdevuši šo jautājumu, kad šie trakie laiki beigsies un kad beigsies pārmaiņas. Un tajā brīdī tu saproti, ka tā ir kaut kāda cilvēces nemainība, gadsimtiem ilgi nesaprast to laikmetu, kurā mēs tieši dzīvojam. Tajā reizē, kad Gins Zilbalodis saņēma Oskaru, viņš teica ļoti maģisku teikumu: mēs visi atrodamies vienā laivā. Mēs nezinām, ko viņš tajā brīdī domāja, vai tās ir mūsu atšķirības, vai tas ir politiskais lauks, vai tās ir kaut kādas sabiedrības iezīmes, bet es gribu teikt, ka mēs Latvijā nozarē visi esam vienā laivā. Politikas veidotāji, realizētāji, skolu komandas, jā, arī vecāki, gan vecāki kā tiešā nozīmē, gan kā skolu vecāki, kas ir dibinātāji, gan kā pētnieki. Un vai mēs esam suns, kapibara vai pelēka melnais kaķis, tās ir mūsu izvēles tajā brīdī. Tieši tāpat kā klasē, tā kā draudzēties vai nedraudzēties.
Šodienas tikšanās un konference ir domājot un darot par vairākiem ļoti būtiskiem un, es teiktu, lieliem jautājumiem. Par izglītības kvalitāti, kā spēju mācīties, būt patstāvīgam savā izglītības ceļā. Par ilgtspējīgām izmaiņām, kā mērķtiecīgu un sistemātisku darbību. Par pedagogu profesionālo pilnveidi. Par pedagogu kā atslēgas sirdi skolā, jo sirds pukst, pulsē un baro visu organismu. Raudzīsim šodien pētnieku paveikto un ieteikumus visiem laivā esošajiem. Tiksimies un runāsim ar mērķi saklausīt šos ieteikumus datos balstītos, nevis pieņēmumos pēc kādas emocionālas pieredzes. Es bieži domāju par to, kas tad šajos gadsimta griezumos vadītāju un līderu lomā ir mainījies, jo mums patīk teikt, ka vadītājiem ir jābūt arī līderim un jāvirza tas organisms, kurā tās sirdis pukst. Un ir prasmes, kuras ir pakāpušās malā, un ir prasmes, kuras kādā brīdī nāk uz skatuves, tās mainās, bet man liekas, ka viena prasme, kur ir bijusi mūžam dzīva, un es pat teiktu vēl vairāk, vēl stiprāk šodien nepieciešama, un tā ir komunikācijas prasme, ka mēs savā laivā spētu pateikt, ko gribam, uz kurieni ejam, un kas katram no mums vai kāds uzdevums ir jādara. Un šodien ir lieliska iespēja sarunāties par to, un es jums to novēlu arī mācību gadu garumā savās iestādēs, arī mums, vairāk par to runāt, uz kurien tad ejam un ko tad mēs katrs daram. Jā, izmantojot iespējas, gribu novēlēt jums arī bagātīgu, cilvēcīgu un mērķtiecīgu jauno mācību gadu, un mūsu dažādībā ejam uz sarunu. Paldies, lai jums veiksmīga diena! Paldies! Jā, brīnišķīgi, paldies!